Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti! Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausāties Pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par diviem terminiem – pre-game talk un post-game talk, jeb latviski pirmsspēles sarunām un pēcspēles sarunām. Ja tu šo raidījumu esi palaidis garām, noteikti iesaku to noklausīties, jo tas var atrisināt ļoti daudz problēmu, kas ir saistītas tieši ar komunikāciju. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka viss tas, par ko mēs runājam, to ir svarīgi iestrādāt mūsu ikdienā ieraduma līmenī. Un tagad par šīs nedēļas uzdevumu. Šodien mēs padomāsim par to, kā mēs, kā laulātie, varam būt par svētību citiem. Vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā 10. pantā ir rakstīts: jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Šī raksturvieta ļoti skaidri parāda to, ka Dievs nav radījis mūs tikai kā patērētājs un tikai eksistēšanai. Un es ticu, ka Dievs nav savienojis vīru un sievu tikai tāpēc, lai viņi kopā risinātu sadzīves problēmas. Ticīgu cilvēku laulība var kļūt pa vietu, no kuras plūst svētība tālāk uz bērniem, draudzi, kaimiņiem, draugiem un cilvēkiem, kuriem šobrīd ir vajadzība. Jo redziet, daudzas laulības šodien kļūst ļoti iekšēji noslēgtas. Vīrs un sieva cīnās ar darbiem, bērniem, kredītiem, nogurumu un savām vajadzībām. Un bieži vien tā ir tikai izdzīvošana un eksistence, nevis dzīvība un attīstība. Un šī raksturvieta mums ļoti skaidri pasaka, ka mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem. Viņš ir darījis savu darbu pie mums, nevis lai mēs to paturētu, bet lai mūsu laulība kļūtu par avotu, no kurienes šie labie darbi aiziet tālāk un ir par svētību citiem. Un šeit mums ir ļoti svarīgi saprast kādus vārdus un šo vārdu nozīmi. Vārdi, labie darbi, tie ir konkrēti, praktiski mīlestības darbi. Tas nozīmē palīdzēt, pabarot, atbalstīt, uzklausīt, aizvest, samaksāt, piezvanīt vai apciemot. Tas nozīmē ieraudzīt vajadzību un būt daļai no šīs vajadzības risinājuma. Un šeit parādās nākamie svarīgie vārdi. Lai mēs tajos dzīvotu. Lai mēs tajos dzīvotu nozīmē staigāšanu labajos darbos. Tas nav tikai Ziemassvētku žēlsirdības maratons. Tā ir ikdiena, kad mēs mēģinam ieraudzīt cilvēkus sev apkārt un būt par svētību viņiem viņu vajadzībā. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Šonedēļ kā pāris cenšaties ieraudzīt kādus cilvēkus vai ģimeni, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un kļūstiet par daļu no viņu problēmas risinājuma. Jūs, kā ģimene, varat būt atbildēta lūkšana. Kādam iespējams būs vajadzīga fiziska palīdzība. Pie kāda iespējams vajadzēs braucot ciemos, iebraukt veikalā un nopirkt pārtiku un būt par svētību ar pārtikas maisu. Kādam cilvēkam iespējams būs nepieciešams jūsu laiks un garīgais atbalsts, un jūs šo cilvēku varēsiet stiprināt ar vārdu un lūgt par šo cilvēku. Un kāpēc šis viss ir svarīgi?
Kad pāris dara labu kādam, kuram ir vajadzība, viņi izraujās no izdzīvošanas domāšanas un ierauga to, kad viņi var ietekmēt daudz vairāk nekā viņiem liekas. Viņi var būt par svētību cilvēkiem apkārt. Un kad mēs sākam ieraudzīt citu cilvēku vajadzības, tikai tad mēs spējam novērtēt to, cik daudz ir dots mums, un ieraudzīt, kādu darbu Dievs ir darījis pie mums, un tāpēc mēs varam būt viņa labais darbs citu cilvēku dzīvēs. Tāpēc jūs kā pāris un ģimene nepalaižat garām iespēju kalpot kādam un būt par Dieva mīlestības vēstnešiem šo cilvēku dzīvēs. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies. Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.